Ārā mūsu ciemā nav, tāpēc sēžu ārā autobusa pieturā un graužu sēmenes. Skatos, kā garām brauc autiņi no sērenes. Jā, es graužu sēmenes un lasu soliņu, kur rakstīts, ka Aigars ir ar vienu oliņu, Nataša ir slampa, bet Lauris Reiniks rūls. Un ja tu nepiekrīti, tad gan tu esi dūls. Es dzīvoju sava ciema galvenajā ielā, un tas nekas, ka mums tāda ir tikai viena, bet tur ir gan veikals, gan pasts, 3 daudzstāvenes, un arī es pats. Es dzīvoju daudzstāvenes augšējā stāvā. Jā, tu mani dzirdēji, es dzīvoju 2. stāvā. Piekāpņu telpas es zīmēju grafiti. Mākslas darba tēma ir pipeles un ciči. Mani provinces gangsterīši, cūku bēru seri killerīši, ballītēs papurnu sādevēji un 3 gadus 5 latus atdevēji. Tāda ir šī provinces dzīve. Cieša tā kā gumijas blīve. Šeit nav ne amfiks, ne līme, bet garais senču un arī līvu. Čaļi man teica, kā man ir liels talants. Kādreiz mamma bija arī Mitsubishi galants, bet tagad es krāju naudu 2. golfam. Tik kaut kā nesenāk, jo pietrūkst naudas polšam. Kā jau izredzētie, man arī ir internets, un tādēļ ciematā es esmu pirmais džeks, jo bibliotēkā ir oficiāli būt skaidrā, plus tur arī nevienu nelaiž iekšā porno saitā. Mūsu diskotēkās var noraudīt pa biedi, it sevišķi, ja jūs šajā ballē esat lieki. Mūsu deju soļi ir kā krampis pautos, jo tie izskatās, kā mēs ar skuķiem kautos. Man kādreiz bija draudzene, pārdevēja Elza. Ar soliņu bija Elsa. Viņa bija draudzene arī citiem maniem draugiem, bet vairāk nerunāšu, jo man par to nāk raudiens. Visi mani provinces gangsterīši, cūku bēru seri killerīši, ballītēs papurnu sādevēji un 3 gadus 5 latus atdevēji. Tāda ir šī provinces dzīve. Cieša tā kā gumijas blīve. Šeit nav ne amfiks, ne līme, bet garais senču un arī līvu. Mūsu svētdienas rīti sākas ar rapinīti, dzer kamēr krīti. Namamātei par spīti, aplej arī plīti, līdz saimnieks izraksta kvīti. Un visi čaļi tiek projām dzīti, a viņi ņem un ietaisīt citur trādi rīdi. Pats to beigus izdomāt. Rīdi, ko tu suni rīdi, mazais sprīdi, ko tu iekšā līdi? Tu vispār vēl siekalu zīdi. Nost no kārti. Ir labs. Nav. Jā.